Ja māju uzbūvē vasarā, iekšdarbus sāk veikt rudens periodā. Visi zina, ka mājas pamatiem ir jābūt izturīgiem ilgdzīvotājiem. Taču ne katrs var iedomāties, ka to pašu latiņu var uzstādīt arī grīdas segumiem. Savas darbības 19 gados Sijā Ritols kļuvis par vienu no Latvijas līderiem polimēru grīdu un kāpņu klājumu ražošanā. Apkopojot visas savas prasmes un zināšanas, uzņēmumu savulaik izveidoja Koksnes ķīmijas institūta zinātnieki. Visbiežāk polimēra veidotos klājumus izmanto objektos ar paaugstinātām slodzēm. Savukārt pārtikas ražotnēs ar šiem materiāliem tiek veidotas higienas prasībām atbilstošas bezšuvju grīdas. Šādiem klājumiem ir augsta mitruma, laba trieciena un termoizturība. Virsmu pārklāšana palielina grīdu un kāpņu mehānisko izturību. Tāpat arī pilnībā novērš nodilumu un putekļu veidošanos ražotnēs, cehos, noliktavās un telpās, kur grīdām jābūt gludām un tīrām. Tapšanas process ir diezgan vienkāršs. Ir liels reaktors, kurā tiek saliets dažādas ķīmijas, un gala rezultātā nāk ārā jau viena noteikta komponenta. Vārds polimērs cēlies no grieķu vārdiem poli, kas nozīmē daudz, un mēros, jeb daļa, kas kopā apzīmē lielu molekulāru savienojumu. Pirmo reizi polimēru ieguva 1907. gadā. Šodien, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas, poliuretāna ražošana ir būtiski attīstījusies, proti ražošanas procesā iegūst gan šķidro, gan cieto polimēru. Piemēram, Sijā Ritols ražotā līme ir tik spēcīga, ka tā spēj kopā salīmēt pat 24 metrus garas konstrukcijas. Arī betonam ražotā šķidrā poliuretāna sastāvs ir gan spēcīgs, lai ar to pārklātā virsma nokalpotu vismaz 15 gadus. Te var arī redzēt, varbūt, ka cik viņš te ir vienreiz noklāts, otrais un trešo reizi jau viņš veido tādu diezgan spīdīgu cietu virsmu. Teiksim, ja kāds labs piemērs ir, kad ir kaut kāda graudu novietne, kur grib kaut ko glabāt, bet tur ir vecs betons, ko varbūt negrib gluži liet jaunu, jo tas ir salīdzinoši dārgāk, tad, teiksim, ļoti labs risinājums ir vienkārši nostiprināt ar šo poliuretānu. Tikpat veiksmīgi, izmantojot PVA pārslas un apstrādājot tās ar šķidro polimēru sastāvu, vecu vannu var pārvērst jaunā. Savukārt, pārstrādājot nolietotas gumijas riepas granulās un tās savienojot ar polimēru masu, tiek izveidots klājums bērnu rotaļu laukumiem. Cietā poliuretāna virsmas vairāk atgādina gumiju, kuru veidojot no mīkstas līdz pat cietai, var iegūt izejmateriālus dažādiem pielietojumiem. Šo te var redzēt, viņš ir diezgan tāds lipīgs. To mēs konkrēti ražojam speciāli Zviedrijas ķīmiskajām rūpnīcām, un viņi izmanto viņus, lai, teiksim, ir kaut kāda ķīmiskās notplūdes, teiksim, konkrēti šo materiālu liek virsū uz akām, lai tas neieplūst iekšā tālāk kanalizācijā. Nestāvot uz vietas savā attīstībā, nu pat ir radīti poliuretāna siltumizolācijas paneļi, kas paredzēti ēku sienu siltināšanai no ārpuses. Uzņēmums savā sortimentā piedāvā vairākus siltumizolācijas paneļu veidus – dabīgā akmens virsmas plāksnes, keramikas virsmai līdzīgās fibrocementa plāksnes, plāksnes ar dekoratīvajām ķieģeļu flīzītēm un ar smilšu virskātu pārklātās raupjās magnezīta virsmas plāksnes. Ja esat nolēmuši siltināt savu ēku, tad izvēloties šādu siltumizolācijas paneli, iegūsiet divus labumus vienā, proti materiālu ēkas nosiltināšanai ar jau gatavu dekoratīvo virsmu. Kā šāds panelis top? Vienkāršākais ir magnezīta plāksnes panelis. Gatavam putu polistirola izejmateriālam ir izgriezta noteikta forma, lai varētu blīvi nosegt savienojumu vietas montāžas procesā. Tālāk jāapstrādā magnezīta plāksnes ar šķidro polimēru masu, ko klāj 3 reizes. Uz līpošās virsmas uzbar smiltis, lai veidotos dekoratīva virsma, kuru pēc nepieciešamības vēlāk var krāsot sev tīkamā tonī. Kad plāksne ir apžuvusi, putu polistirola paneli noklāj ar spēcīgas konsistences līmi un liek virsū magnezīta plāksni. Tieši tāpat putu polistirola virsmai līmē virsū dabīgu akmeni un dekoratīvās ķieģeļu flīzītes. Šādi apstrādātas vizuāli pievilcīgas plāksnes kalpos ilgi, turklāt tās var uzstādīt jebkuros laika apstākļos ar vienkāršas montāžas palīdzību. Uzņēmums darbojas kopš 91. gada un ar saviem produktiem jau ir pierādījis un iekarojis noteikti tirgus daļu. Un arī es domāju, ka visi klienti, kas ir iegādājušies mūsu produktus, ir bijuši ar viņu apmierināti. Mēdz teikt, ka apmierināts klients ir vislabākā reklāma uzņēmējam, jo daloties ar savu pozitīvo pieredzi, viņš uzņēmumam piesaistīs arī citus klientus.